Labrīt, labdien, labvakar! Podkāsts Neksperti atkal jūs mājās. Divi dīvāni eksperti - Kārlis Kamarovskis un Andris Auziņš. Čau, esam atkal atpakaļ pēc kaut kāda brītiņa. Diezgan foršas lietas īstenībā notikusi pa šito te laiku. Es uzreiz gribu pateikt rītīgi paldies par foršajām emocijām Graudiņai un Samoilovai. Pasaules čempionu tituls, tas bija rītīgi tiešām iespaidīgi. Es domāju, ka varbūt, ja ne pusi Latvijas, tad ļoti daudz jūt līdz pie TV ekrāniem. Paldies arī Latvijas televīzijai par iespēju vērot šīs izšķirošās cīņas, gan pusfinālu, gan zelta spēli. Man liekas, tas atkal tāds kārtīgs pacēlums visai Latvijai. Bet tāda otra galējība atkal bija Daira Bērtāna atvedas no izlases. Ja, teiksim, tur tu vairāk raudāji no prieka apmēram, ja, tad, kad Dairis beidz, tad vairāk no bēdām apmēram. Ja, atceroties tās visas viņa spožās spēles izlasē, jo Dairis ienāca izlasē tad, kad mums čābīgi gāja, bija tās diskvalifikācijas un bija jāspēlē ar tiešām super jauniem džekiem, ja, un Dairis bija viens no tiem, tad tas pāris spēles, viņš tur tiešām rītīgi paspīdēja. Es atceros, ka pret Franciju, ka viņš spēlēja. Tur Tonijs Pārkers bija pretī un Dairis reāli ģērba ārā Toniju. Jā, tie bija zelta laiki. Jā. Bet citu par zelta laikiem runājot, vai tu zini, kādi trīskāršie svētki mums šobrīd ir? Atjautības jautājums. Nezinu. Tātad, tev bija vārda diena, man bija dzimšanas diena. Un ekspertiem ir gads jau apritējis. Mēs esam ēterā. Tā kā paldies katram ikvienam, kurš jau skatās, klausās, kurš ir no pašiem pirmsākumiem. Protams, ikvienam mēs sakām paldies, ka esat kopā ar mums. Cik ilgi šis turpināsies, kas to lai zina, bet kamēr tas ir un mēs to darām, tikmēr mēs ķeram kaifu. Un paldies, ka skatāties, klausāties. Tā kā tāpat tik rulējam uz priekšu. Bija palaists garām, ka gads. Okay. Labi, bet tas jau nav pilns gads. Mums jau tur tās pauzes. Es izrēķināju. Sevišķi šovasar bija tādas, kad šausmīgi. Es izrēķināju, ka šī mums ir 14. epizode. Tad sanāk, ka 12 mēnešu griezumā 14 epizodes, gandrīz viena epizode mēnesī. Nevarētu teikt, ka mēs būtu ļoti tādi čakli un regulāri podkāstu ierakstītāji. Bet labi, ir arī mums bijuši zelta brīži jau šī 14. epizožu gaitā, bet ķersimies varbūt klāt un nedaudz mums tāda haotiska, varbūt tas tēma, tāds izvietojums, bet es gribēju ar svaigāko, respektīvi Latvijas basketbola izlase ir aizvadījusi 2 spēles pasaules kausa kvalifikācijā. Bijām mēs abi arēnā piekdienu uz spēli pret Nīderlandi, tāpat skatījāmies spēli pret Austriju. Man rada bažīgs tas sniegums, ko izlase parādīja abās spēlēs. Protams, varēja būt labāk. Man baigi sāp, ka tajā Daira atvedas spēlē mēs zaudējām Nīderlandē, un turklāt Nīderlandē arī pēc tam mājās pret Poliju tur pašās beigās tikai zaudēja. Arī gandrīz izsējot 20 punktu pārsvaru, jo tur poļiem bija arī varianti uzvarēt. Izbraukuma arī nebūs viegli pret to Nīderlandi, bet šitāds sastāvs jau sen nebija bijis. Protams, eksperimentāls sastāvs un īstenībā spēlē pret Nīderlandi. Arēnā, ja godīgi, es pat laukuma malā atrodoties, varēju just džekiem to manrāžu. Tiešām pirmā, otrā ceturdaļa nekad neatceros, vismaz cik es esmu Latvijas izlasē sekojis līdzi, ka viena puslaika gaitā ir 5 klusie metieni. 5 vai 6 klusie metieni. Varēja just, ka džeki ir satraukušies, viņi nav iespēlējušies, viņi nav saspēlējušies. Viņi īsti līdz galam arī, man liekas, nesaprata, ko Sito Alonso grib no viņiem. Es arī nesapratu, ko viņš grib no mums. Jā. Jo tur tas spēles uzstādījums izskatījās kaut kas līdzīgs, it kā mums tur būtu centrāli porziņas spēlēti, bet mums jau viņa nav, apmēram. Tā kā kaut kā baigi dīvaini tas viss šķita un kaut kā... Jā, jo laikam mazajiem spēlētājiem tik dots uzdevums atkāpties un laist garām. Bija tā kā, es sapratu, ka bija dots tā kā spiest ārā, tā kā agresīvs sekti, bet tajā brīdī, kad, teiksim, daudz nav variantu, tādu laist garām, un tad tālāk jau it kā garais pieslēdzās. Jā, garais pieslēdzās, kas bija sākumā pasašķings, bet viņš sakrāja tur 2 minūtes laikā 3 piecības, un tālāk jau tur tas plāns vispār izskatījās tās diezgan drausmīgs. Tā, kad Mareks Mējers nāca laukumā, viņam vismaz superīgi spēle, drausmīgi patīk, kā viņš nospēlēja. Tur jau mums sāk parādīties varianti, kāpēc? Tāpēc, kad Mareks kājās ir ātrāks nekā tāds Andžejs, un viņš var to izdarīt, jo agrāk arī pie tā paša Bagātska īstenībā jau 17. gadā, kāpēc varbūt arī mums tik smuki spēlējām un varējām arī ar Eiropas čempioniem Slovēņiem, toreiz kā līdzīgi spēlēt tik līdz ceturtdaļfinālām, tāpēc, ka mums vienkārši, principā, gandrīz katra pozīcija varēja pretinieku katru pozīciju sekt, un Mareks ir tāds universālais
fiziskālais džeks, kurš tiešām ir garš, roku izvērsums ir liels, un viņš arī kājās vēl tiek līdzi arī kaut vai saspēlniekiem. Galā viņam arī ir pieredze liela. Jā, protams, viņš arī lasīja izcilu spēli, un man kaut kā tas mazliet sāka kustēties, bet, būs interesanti, zin, kas, labi, varbūt tas zaudējums pret Nīderlandi varētu īstenībā pēc tam dārgi maksāt, bet tagad vasarā viss būs kārtībā, bet kas būs februārī? Tas man baigos. Jā, un es teiktu, ka šīs divas spēles, kas mums tagad nākamajā logā ir, tas ir februāra beigas, marta sākums. Abas divas pret Poliju, viena spēle mājās, viena izbraukumā. Jā, es saku, ka tās ir izšķirošās vispār par to, vai mēs vispār tiksim uz pasaules kausu. Jo tur Poļiem pirmkārt ir labs sastāvs, laba līga, un viņiem... Protams, arī iespaidot šis FIBA un ULAB viss konflikts un pārklāšanās un tā tālāk, bet ne tik ļoti kā mums. Viņiem tomēr ir tiešām superlīga, kas pēc tam pēdējos gados ir baigi attīstījusies. Arī mūsējos tur vien brauc spēlēt arī izlases džeki, tur brauc spēlēt. Tā kā tur būs tiešām grūti. Un būtībā, ja mēs skatāmies, tad pastāv iespēja, ka mums ar ļoti līdzīgu sastāvu būs jāspēlē tieši pret Poļiem. Saspēles vadītājs Toms Leimanis it kā bija labākais šajā ciklā. Viņam nav kluba, tā kā tas ir savdabīgi. Jācer būs, ka Toms Skuja būs atvesaļojies un Vācijā iespēlējies, jo mums jau arī, mēs skatāmies, pietrūkst jau džeku, kuri ir arī īsti līderi komandās. Jā, Lomašs, jā. Ir. Tas ir vienīgais, kas patiesībā nāk tā uzreiz prātā. Tā pamatpiecinieki, tā gandrīz arī ir pārējie tādi lomas spēlētāji, un tas arī baigs svarīgi. Un turklāt Sito atnāca, viņš jau arī laukumā izlaida tādu interesantu sastāvu, kuri tā baigi kopā nebija spēlējuši. Tā lieta. Blumbergs nebija bijis, kas vēl bija pamatā. Pasačniks vispār... Andžejs nebija cik gadus arī bijis izlasē. Bet es domāju, ka Andžejam, kāpēc viņš savāca tās piezīmes tik ātri, es pieļauju, ka Taivānas līgā ļauj spēlēt brīvāk, tad agresīvāk, asāk. Tur jau baigi daudz amerikāņu ir. Jā, tieši tā, tas varbūt nedaudz streetballistiskais tas stils, līdz ar to viņš pieredz fiziski tādu spēli piekopt, un šeit FIBA jau baigi svilp visu praktiski, katru pieskārienu, līdz ar to tad iespējams tāpēc viņš ātri salsīja tās piezīmes. Bet, zini tā Nīderlandes spēle, kas man patika, ka vairākas reizes Džeka parādīja raksturu, viņi tā kā pievilka atpakaļ līdz tiem 6-7 punktiem, pietrūka tā stabilitāte, un tad, kad mēs nopeldējām, un atkal Nīderlanda savus izrāvienus veica, un tāda rūktene, tā Daira, tā pēdējā spēle arī pašam Dairim, pārāk veiksmīga spēle, ātras 5 piezīmes, kaut ko jau viņš iemet, bet, Piekto, ja viņš baigi ātri nedabūja, bija 2 minūtes 30 palikuši, ko spēlēt, tā kā nevar labi, bet viņš jau arī spēlē iesaistījās, kaut kādā tikai ceturdaļas otrā pusē. Jā, vienkārši viņam jau bija paredzēts bišķi lielāks tas spēles laiks, vienkārši viņš uz 4 paliktām piezīmēm, tad viņi noņēma nos un tad izlaida laukumā. Pēdējās ceturdaļas beigās. Jā, bet tu jau nevari tur tagad, pēdējā spēle man būs ierakstīt, nezinu, savā dienas grāmatā, es tagad guši 3-5 punktus, 10 pasiņas iedošu, mēs vinēsim tur plus 20 Nīderlanda, un tad es skaisti pēkšņi, jo tā nevar izdarīt. Ja varētu, tad būtu garlaicīgi. Basketbola aprindās bija labs arguments, ko es dzirdēju, ka varbūt tomēr vajadzētu atvadu spēli rīkot tad, kad nekas neizšķirās, respektīvi kādā pārbaudas spēlē. Vai arī tad, kad mēs jau esam to ceļzīmi ieguvuši, jo šobrīd šis zaudējums ir ļoti dārgi maksāt Latvijas izlasēji un izredzējumi kvalificēties. Jā, tā izlozes, tas kalendārs nebija parocīgs. Ja teiksim, Dairis bija pateicis, ka viņš beidz un gribēja viņam uztaisīt svētkus, kas arī sanāca. Forši svētki, un tiešām tā visa ceremonija bija baigi sirsnīgā un tur viss kārtībā. Bet, ja būtu otrādāk, teiksim, mājās mēs spēlētu otro spēli, kaut vai par to pašu Nīderlandi, un tas loģiskāk izskatītos. Šitan izskatījās tā, piekdien pabeidz, un pirmdien nākamā spēle ar jaunu kapteini, izbraukumā. Ko? Tā haotiski nedaudz, Kaut kā dīvaini, bet tā izloze jau bija. Ja, teiksim, Dairis bija pateicis, ka visu uz februāru viņš negatavojās un tā tālāk, tad jau nebija jau baigi daudz citu variantu. Ko tad, teiksim, tagad Dairi neņemt uz šo sabraukumu, jo viņš pateica, ka tā kā beidz. Gaidīt pusgadu un mēs pārspēlējam. Uz februāru arī ne, un tad sagaidīt vasaru, un tad kā pamatot, kāpēc tu tajos 2 izbraukumās neņēmi Dairi, ja viņš, teiksim, klusām tur bija atzinies, ka viss beidz un neņemiet mani, vairs nereķinieties ar mani. Ko tad tur pusgadu tagad skaidrot, teiksim, te pašiem mēdījiem, katru reizi, kāpēc Dairis nav un domāt kaut kādus pekstiņus, arī tas būtu pilnīgi tīzli. Un arī pilnīgi tīzli būtu, ja mēs pateiktu, ne, Dairis ir beidzis, bet mēs viņam gatavojam kārtīgu atvadu spēli, un tā būs tur vasarā. Un pēc pusgada. Ko? Arī nebūs. Nelīmējās. Kaut kā nesakrīt tas viss. Tur
Bet piekritīs, ka tā ceremonija bija ļoti emocionāla, un es pieļauju, ka daudziem bija tāda sajūta, ka kāds blakus sīpols griež. Jā, man pašam. Asariņa nedaudz tur acu kaktiņā jau nedaudz ir, un ka raudz, Dairis raud, un Dēliņš raud, un sieva, labi, sieva smaidīja, bet arī tas, kā Dairis tos vārdus nevarēja pateikt, tāds kamuls kaklā, un tā, bišķi bija kaut kādā tāda. Jā, skaisti bija forši tiešām. Tiešām skaisti bija tur Cepernost. Uztaisīts bija forši, un tās emocijas bija dabīgas tādas, tiešām dabīgas. Tu vienkārši arī redzēji, cik daudz varbūt cilvēkam nozīmē, it kā vienkārši parasta basketbola spēle, jā, bet, tā, ka tu 15 gadus esi to parasto basketbola spēli spēlējis dienā, jā, un izlasē ar saviem džekiem, jā, tad pavisam cits smeķis tam visam. Turklāt tev bija ekskluzīva iespēja būt ar Dairi tajā dienā, varbūt ne visu Maz mēs tur bijām, īstenībā. Bet dažas stundas vēl pirms spēles un ģērbtuvēs, tā kā tie, kas nav redzējuši Sporta studijas YouTube kontā, noskaties Andra sižetu par Dairu Bērtānu atvadu spēli. Kāds bija tavs tās sajūtas, ka tiešām Dairis tā profesionāli, jā, tā ir man pēdējā spēle, bet es eju izdarīt laukumā darbiņu, nevis tur pompozi saņemt pateicības vārdus un aiziet. Jā, to jau viņš gribēja, bet to nevarēja tik viegli izdarīt. Tu jau vari teikt daudz ko, runāt daudz ko. Un es jau arī sapratu Daira piegājienu, kāpēc viņš varbūt arī tā teica, ka nekas neturās galvā, tur par mierīgi mēģina noskatīties spēlē un tā tālāk, jo viņš jau pats apzinās, ka tā atvadu spēles tas viss, kā ir ap to veidojies, ka ir nepareizais brīdis. Domāju, ka viņš pats nesaprata, ka šī spēle ir reāli svarīga, šis ir nepareizais brīdis īstenībā, bet nav īsti cita varianta loģisku, tāpēc ir jādara šajā spēlē. Jā. To taču viņš saprata, tāpēc viņš arī mēģināja tiešām tur nedomāt par to un tā tālāk, bet es domāju, ka tas īsti jau neizdevās līdz galam pietrūkt. Pietrūkt varbūt tiešām arī tāda Daira, tāda spēle, kur viņš kādas 10 ačus samet vismaz, jā, un ienes kaut kādu enerģiju, varbūt arī tiešām pietrūka tas. Bet visvairāk es saku, manā skatījumā tur saspēles vadītājs mums vienkārši pietrūka. Rihards Lomašs, jā, forši, ka viņš var tur spēlēt par saspēlnieku, bet mēs zaudējām nenormāli daudz viņa kvalitātes, kas viņam ir, kad viņš nespēlēja par saspēlnieku. Jā. Viņš ir otrais numurs. Un ja mēs viņu nomokam vēl ar saspēles vadīšanu, ko viņš var darīt, jā, bet tad mēs pazaudējam to Rihardu Lomažu, kas ir otrajā numurā spēlējot. Jā. Tā kā, tur bet nebija visi izvēle, nebija jau to saspēlnieku. Varbūt Anževu varēja laist laukumā jau tajā spēlē. Iespējams, jo pret Austriju viņš tiešām tur. Es neatceros, kad pēdējo reizi 18-gadīgs Džeks nospēlēja tādā līmenī. Bija gan piespēles, gan tie izrāvieni uz grozu, forši, ātri, visu, kāpēc notīm izdara maņkustību, novāc pretinieku, skaisti bija. Man ļoti patika, varbūt tiešām pret Nīderlandu varēja Sito noriskēt un Anževu iemest iekšā, lai izdzīvot tajā LA, kas tur bija ievārīta. Anževs ļoti patīkam pārsteidz, tādā ziņā, ka, un tas īstenībā ir tāds labs pierādījums, ka varbūt treneriem nevajag baidīties dot iespēju tiem jauniem spēlētājiem, nav jau vienmēr. Šitais jau ir tas, ko es esmu arī iepriekšējās. Vajag kaut ko sačakarēs un baigos podas sagāzīs. Jo mums vienmēr ir basketbols. Mums vienmēr izlasēs ir šādas lietas. Jaunais, jā, tur vajag pieredzi iedot un tā tālāk, jā. Un tad jaunais līdz 27 gadiem, ka viņam ir pastāvēs. Jaunais perspektīvais. Jā. Arturs Žagars, jaunais perspektīvais. Bet ja ir talants, arī Arturs Žagars, mēs tur runājam, viņš vēl jauns. Nav jau viņš vairs jauns, 25, jau nākamgad 26 jau, jā. Tev ir spēka gada tev ir. Bet tur jau tā lieta, un viņš nespēlē, un viņš ar zirgiem, jā, kamēr izlases spēlē. Sveiciens ar tu veseļojies, mēs tev gaidām laukumā, tu mums vēl joprojām esi Latvijas izlasē ļoti, ļoti vajadzīgs. Bet, ja teiksim, mums ir tāds Anževs, kurš 18 gados VFA spēlē, jā, un neslikti spēlē, jā, protams, gribējās īstenībā labāk, lai viņš adaptējās tam jau pieaugušo basketbolam, bet, ja viņš ir izsaukts, tad iedodam viņam to iespēju. Arī par to Nīderlandu labi Sito pēc tam tur arī pēc Austrijas uzvaras paskaidroja, ka negribēja tajā LA mest iekšā, jā. Anžela, lai viņš nesalūs, varbūt uzreiz pirmajā debijā, ka tur ir mīnus liela un nedrīkst kļūdīties vispār, jā, kad viss ir jāizdara, bet varbūt vajadzēja. Tad lūdzu paskatāmies, kas ir kas, jo pret Austriju saka, viņš vispār nepazod. Viņš bija tiešām ļoti, ļoti produktīvs tajā, tik daudz, cik viņam arī iedeva. Un arī Mārtiņš Gulbis ir ļoti priecīgs VFA strādājot ar Anževu, ka viņš arī saka, tas ir lietas koks, ka viņš tās savas minūtes, nevis vienkārši tur, es viņam dodu, nezinu, tāpēc, ka viņam ir vajag pieredzē, ka viņam ir 18 gadi un viņš tur skaitās talants mums, ja nē, viņš vienkārši labs spēlētājs jau tagad 18 gados, ja. Šī ir vispār tāda Latvijas problēma. Atceries Dans Ločmels, Rīgas čempija. Viņi paņēma iemet iekšā.
Lūdzu, lūdzu, viņi paņēma, iemet iekšā, ņem džekiņu spēlē. Un viss ir kārtībā. Nevis kaut ko tur pieredzi, kaut kādas pāris minūtes tikai iedot un tad meklēt kaut kādas vieglās spēles, kur viņam iespēlēs. Bet, ja mēs pastamies ārzemēs, tur ir, ja tas ir tās valsts attiecīgais kaut kāds talants, un viņiem ir, 17 gadi ir, viņam liek spēlēt. Viņu reklamē. Viņi pirmkārt nenormāli var šādi noreklamēt lielajā izlasē, ieliekot tur 17, 18 gadīgi čali, ja viņš to līmeni velk. Viņi to nenormāli var noreklamēt. Paskaties, Alberts Šmits, 17 gadi, viņš Jukurīt komandā viens no līderiem spēlē 20 plus minūtes, un tāpēc ir arī rezultāts, un tāpēc, ka viņš spēlē komandā, pamatsastāvā un rezultatīvs, viņš arī tagad izlasē ir pamatsastāvu spēlētājs, 17 gados. Tā kā nav tā, ka tev ir jāsasniedz 20 gadi kaut kāda robežšķirta, tikai tad tu esi labs spēles pieaugušo līmenī un šitā. Nacionālajai valstsvienībai, ja tu esi talants un tu saproti un lasi spēli un tev ir meistarība un tas līmenis atbilst izlases standartiem, bet kāpēc nespēlēt, vai ne? Divas lietas es gribēju piebilst par Rihardu Lomažu. Pēdējo reizi, kad es atceros, ka viņš spēlēja saspēles vadītāju pozīcijā, kad es ar viņu spēlēju jaunatnes līgā, viņš spēlēja pie vecākās grupas, un es viņu sēdzu, viņš 60 punktus iemet, tā kā nebija man pārāk labi. Nē, bet man tajā arēnā Rīga, man riktīgi patika tāds zīmīgi. Bija arī tajā manā sižetā, es to izmantoju, man ļoti patika, ka Dairis sēdēja vēl uz tā reklāmas bānera, skatījās tur Kubā to savu video, kas bija sarūpēts. Un viņam aiz muguras Rihards Lomašs. Un Dairis tur nenotur asaras, sāk raudāt. Un Dairis tā nevis Dairis, bet Rihards tā uzliek roku viņam uz pleca. Vienkārši, tur bija simboliski. Simboliski, un tajā brīdī visiem jau bija skaidrs, ka Rihards būs tas nākamais kapteinis. Un, protams, tas arī piepildījās oficiāli. Interesants fakts, to es, man liekas, basketbolu tajā lielajā čatā redzēju, ka tātad Jānis Blūms bija iepriekšējais kapteinis. Starp Jāni Blūmu un Dairu Bērtānu ir 7 gadu starpība. Jā. Un 7 gadu starpība arī no Daira Bērtāna uz Rihardu Lomažu. Tas tāda interesanta tāda lieta, ka ik pa 7 gadiem mums kapteiņi rodas Latvijas basketbolā. Bet 7 ir labs skaitlis. Pilnības skaitlis. Tā to dēvē vismaz. Bet ko es vēl gribu bilst, daudz jau nenovērtē Nīderlandi. Mēs sakam, Latvijas izlase izgāza, neizdarīja. Mēs varbūt nenospēlējam labāko spēli, bet tikpat labi jāuzteic arī pretinieki. Pretinieki nāk laukumā arī cīnās panākumu. Tā kā es domāju, ka Nīderlande būs šīs apakšgrupas tumšais zirdziņš, un nevelti to arī pierādīja mači pret Poliju, ka viņi gandrīz poļus uzvarēja, tur gan viņi paši nolēja uzvaru praktiski, tā kā nebūs viegli. Austrija mums jāņem, mēs, lai gan tur pirmajā puslaikā viņi mums izrādīja. Saprot, bet daudz, kas jau ir atkarīgs no sastāva. Atvaino man ar šito sastāvu, pret Nīderlandi mēs tur nebijām galvas tiesas pārāk. Jā, varbūt jau vēlreiz mēs tagad spēlētu tajās pašās, tādā pašā situācijā, kā arī bija ar visu Dairu atveru spēli un tā tālāk. Jā. Iespējams, mēs arī ar šo sastāvu viņus vinnētu, iespējams. Bet tā, ka mēs tur varējām pārbraukt pāri, no augšas paskatīties, ne, ar šito sastāvu mēs nevarējām darīt. Tā mums bija kāda pēc spēka trešā Latvijas izlase. Turklāt vēl arī tu pats pieminēji, tas pats Blumbergs nebija izlasē spēlējis. Pasažņiks ļoti ilgi nebija bijis izlasē. Viņi nāca sākuma sastāvā. Blumbergs ielidoja Latvijā pirmdienas pašā vakarā. Viņš paspēja atbraukt līdz arēnai. Bija jau viss tā medija atvērtā diena jau, principā beidzās jau. Principā jau beidzās viss. Tur jau intervijas viss rakstīja. Viņš izskan no ģērbtos, vēl tur valk savu maiku kreklu virsū, un šitā te, un iznāk, viņam jau tikai jāatrādās ir, ka viņš šeit. Andžejs ātrāk ieradās, bet tāpat viņš teica, ka grūti viņam tur laiks. Viņam jau Taivānā. Viņš pār cik viņam 5000 vai cik viņam tur bija 1000 kilometri jālido. Viņš bija arī sporta studijā, var nostīties. Protams, Taivānā taču arī tur ir cita laika josla, vēl trakāk ir kaut kāda aklimatizācija, un viņi nav bijuši, nav spēlējuši kopā ar tiem džekiem, ar kuriem viņš tur izlaida. Grūti, es nezinu, vai 3 dienās var kaut ko vispār paspēt, kaut kādas sadarbības un jušanu viens otrā vispār iespēlēt. Šeit es domāju, ka īstenībā tas pats Sito Alonso mazliet aplauzās. Vajadzēja sūtīt laukumā džekus tādus, kuri ir spēlējuši. Vismaz, es nezinu, 3 no 5 džekiem vai 4 no 5 džekiem, kas ir spēlējuši kopā, un tad labu, ka 5. ir Blumbergs, piemēram. Tad varbūt vajadzēja Māreku uzreiz laist tā pašā Andžeja vietā, lai ir Blumbergs kā tas vienīgais, kurš varbūt nav spēlējis kopā, ja tas Blumbergs ir tāds čals, uz ko Sito liek liels cerības. Un tā pārējie 3 tādi, kur ir spēlējuši kaut cik kopā. Es nezinu, 3 dienās manā skatījumā jau šajā līmenī neko tur baigi nevar.
Zini, man liekas, ka tas tāds apstākļu kopums, tā kā tāda domino kauliņa, ka tu vienu nogāzi pārējie krīt. Nu, tā tad spēlētāji garš ceļojuši, nav pieraduši, izlase nav spēlējusi kopā. Sito Lonso pirmā spēle pie Latvijas izlases stūres, Dairim atvada spēli. Un, saprot, tik daudz tie faktori, kas patraucēja mums. Parādīt varbūt to labāko sniegumu, bet forši, kas savācās un pirmdien uzvarēja Austriju grūtā spēlē. Es saku, pirmais puslaiks bija ļoti, ļoti tāds sīvs un otrā ceturtdaļā bija labi, man tā pirmā nepatīk. Pēc tam jau otrais puslaiks mēs atkal 24 punktus ielaidām ceturtdaļā, pirmajā ceturtdaļā. Tas ir daudz pa daudz pret Austriju. Tas ir daudz pa daudz. Austrijas zemniekiem. ne jau. Nē, viss izlases. Pret komponistiem. Mocarta taču dzimteni. Jā, pret komponistiem un šiem te operu dziedātājiem. Un un kalnu slēpotājiem. Apmēram. Bet tas ir daudz pa daudz. 4 punkti pirmajā ceturtdaļā. Nezinu. Es domāju, ka tāpat Austrija arī vēl kādam iekos. Tā kā es domāju, tā apakšgrupa ir interesanta un pēc tam, kas mums nāk pretī. Vācija, Izraela, Horvātija. Jā, tur ir nāves grupa. Jā, es uzskatu, ka šis vienīgais zaudējums Nīderlandē var mums reāli var patraucēt. Tagad par poļiem jāgatavojas. Jā, bet tad redzēsim. Labi, mēs baigi plaši un daudz par basketbolu. Protams, man tas sirdī tūs, tas normāli. Gribu par vēl kādu priecīgu notikumu, par ko jau tu pašā raidījuma sākumā. Graudiņu Samoilova, jā. Viens sets tikai zaudēts pasaules čempionātā. Tas ir kosmos 16, vai 17, cik sanāk tie uzvarētie seti, jā, un tikai viens zaudēts. Un visas 8 spēles ir uzvarēts. Turklāt trešajos setos viņām tā statistika šajā sezonā ir, ja jāspēlē 3 seti, tad tu 80% viņiem bija tas, ka viņas vinē. Tīnē šo jautājumu, viņi bija patīkami pārsteigti, ka viņas ir tik labas trešajos setos. Tiešām tas bija wow, super turnīrs, vienkārši skaisti un man kaut kas atgādināja tos vecos, tur sanāk 14, 15, 16 gads, kad Šmēdiņš ar Aleksandru Samoilovu tur triumfēja pasaules tūrē, kad Latvija ļoti, ļoti jūta līdzi. Jā, tagad laiki mainījušies, es tā gribētu teikt, bet man prieks, ka ir mums tagad Graudiņa Samoilova. Mēs viņus jau saucam no 19. gada jau par Latvijas volejbola princesēm vai karalienēm. Kā kurš. Tagad viņas to atkal pierādīja. Ir lielās spēles, un lielās spēles viņas ņem savās rokās. Jā. Tie paši 2 Eiropas tituli. Jā. Pirmais vispār bija super liels pārsteigums, viņas tur ļoti jaunas bija. Jā. Tad otrais Eiropas tituls. Tagad arī pasaulē. Pirms tam pasaulē mums kaut kā nes Šmēdiņam, Samoilovam, Pļaviņam ar jebkuru pārnieku īsti negāja. Atceros, Pļaviņš ar Šmēriņu man bija 4. ja pareizi atceros, vienā no čempionātiem. Vienīgais, kāds man pārdomas, viņas ir tik daudz gadus spēlē jau kopā, kā viņi viens otrai jau tā kā neapnīk. Un, skaidrs, tagad ir panākumi, ir 2 Eiropas čempionāta tituli, olimpiskajās spēlēs arī bija 5. vieta, ļoti normāli, kā nostartēja. Tagad izšāva vienkārši absolūti kosmiski labu turnīru, vienkārši tā kā ceļu rulus pārgāja visiem pāri, pasaules čempiju, pasaules tūrē ir atsevišķi turnīri bijuši, kur viņas ir labas nospēlējuši, bet tā stabilitāte. Liekas, ka viņas ir elita, tur par to nav vispār stāsts, bet liekas, ka kaut kādos brīžos bišķi tā kā pietrūkst. Un ka viņas arī savā starpā tāpēc sāk tā kā rīvēties. Nē, es nedomāju, ka viņas rīvējās. Un man liekas, kad saka, viņas ilgi spēlē kopā, jā, viņas ilgi spēlē kopā, bet viņas sen jau vairs nepavada laiku kopā tik daudz. Tīnai tās visas mācības, kas ir bijušas, stažēšanās ANO un vispārējais, jā, tur ir tā, kad viņas salīdzinoši maz pēdējo tur 3-4 gadu laikā, es pat teiktu 5 gadu laikā ir bijuši kopā, ļoti salīdzinoši maz. Iepriekš jā, tur ilgāk, bet man liekas, tā arī tā labā lieta, ka nav tā, ka viņas visu laiku kopā, un tāpēc viņas arī forši var spēlēt. Tāpat Nāsja ir apprecējusies, arī pavisam citas, varbūt ārpus volejbola, tur brīvdienās ir pilnīgi citi jaunas emocijas, jaunas intereses un viss kārtībā, un citas varbūt brīvā laika pavadīšanas iespējas automātiski. Jā. Tā kā es domāju, ka tas ir pat nostrādājis uz labu, ka nav dienā viens tas pats cilvēks tev jāredz. Pirms šī pasaules čempionāta šaubas, vai viņas vēl ilgtermiņā turpinās to sadarbību, tad tagad man liekas, ka tāpēc, ka viņas izcīnīja čempionu titulu pasaules čempionātā, viņas noteikti vēl kopā līdz pat olimpiskajām spēlēm. Noteikti. Losandželosā spēlēs. Ja viņām, manuprāt, ir tas tas ir vienīgais, kas viņām iztrūkst. Eiropas čempionāta tituls ir, pasaules čempionāta tituls ir, olimpiskās medaļas ir tas, kas pietrūkst šim duetam. Bet man liekas arī fantastiski vienkārši tas latviešu atbalsts, kāds bija Austrālijā. Tas ir vienkārši fenomens. Pati Tīna pat teica, es jutos Austrālijā kā Latvijā.
Vienkārši tribīnēs. Tur tie sagaidīšanas video baigi labi. Es nezināju, ka tur... To, kad Austrālijā liela latviešu komūna ir, kas otrā pasaules kara laikā. Par to bija dzirdēts. Jā, to es zināju. Viss kārtībā, ka tur gan Melburnā, gan Sidnejā viņiem tur ir latviešu tas skoliņas un latviešu biedrības un šitā te. Bet ka tik nopietni viņi to visu uztver un ka reāli tie cilvēki pat runā latviski, nevis tikai ir ar latviešu saknēm, kā saka. Tas man bija baigais pārsteigums. Jā, mēs tā varam nedaudz amerikāniski parunāt. Sveiks, Andri! Bet tas man bija tiešām tāds pārsteigums. Vēl viena lieta teica, ka tajos elitu posmos te ir kaut kas, tad nav kaut kas. Šausmīgi līdzīgas komandas ir. Es to pludmales volejbolu... Vairāk pārzina nekā es. Nē, es reāli salīdzinātu ar to pašu tenisu, ko mēs vienmēr par Aļonu Stapenko runājam. Ja? Kad tur ir, labi, pludmales volejbols ir daudz mazāks un varbūt mazāk tās komandas ir, bet tur ir kādas 10 komandas, kas katrā posmā var uzvarēt, un viena no tām 10 komandām ir Graudiņa Samoilova. Ja? Un reizēm izšauja arī kāda, 15. komanda. Tur arī tā mierīgi var būt. Tā kā tas arī izskaidro to, kāpēc varbūt tajos elites posmos te ir, te nav, un tūlīt jau tie elites posmi tāpat kā pieminēšu to pašu tenisu. Tur jau arī tev pa ekrānu skatoties vien liekas, spēlē pludmales volejbolu. Tur ir pavisam citādākas smiltis. Nianses, vējš, gaisa mitrumi, vai ir pie mākslīga apgaismojuma, vai ir dabīgā saule, vai vakara rīta spēle, tur ir tik daudz tie sīkumi, ka tu jau pat nenojauti. Tas pats, cik augsts tas atrodas, vai tas ir kaut kādos Šveices apmēram Kštādē, kur pavisam cits gaisa, kur jūra vispār nav blakus, vai tas ir Itapemas pludmalē, kur tagad pļaviņš ir pakarot. Spēlēs 3 setus, vai tu esi 2 setos? Protams. Tur taču tik daudz ir tā faktori. Tā kā, tie faktori, kāpēc varbūt arī, sieviešu pludmales volejbolā, Anna Patricija Dūda šobrīd, ja viņas ir formā, tad viņas ir tādas, kuras tiešām dominē. Viņas ir galvenās favorītas, viņas izstājās, jo man liekas, ka Dudai bija trauma, ja nemaldos. Bet pārējās visas tur, arī tāpat Anna Patricija un Duda arī var paklupt pret jebkuru. Protams, viņas rētāk to izdara nekā pārējās. Viņām baigā pieredze. Bet viņas ir tādas, varbūt šobrīd tādas numur 1, un pārējās, tur īsti jau nav. Tur, tām otrā Brazīlijā arī ļoti laba sezona, tur Angļu līderis it kā ir, bet tur arī tu skaties tas spēles, tur viņas nav ar neko labāks par Graudiņu Samoilovu. Un Graudiņu Samoilovu nav ne ar ko sliktāks vai arī labāks par viņām. Man arī tās amerikānietes patika, kā spēlēja, tīpaši tā Brašer, kas ir tāds tanks, liekas, viņi tāds milz, ka viņi kā krāmē iekšā, tur neko nevar izdarīt. Jā, bet šeit jau atkal ir tas pats, ko nevar izdarīt, bet viņi ir toties krietni lēnāk. Krietni lēnāk. Un tās komandas, kas, teiksim, mūsu Graudiņu Samoilova ir ātra komanda, jo, piemēram, salīdzinot Graudiņas kāja darbību, to pašu Brašeras kāja darbību, vai to pašu Annas Patricijas kāja darbību, tur ir diena pret nakti, Tīna ir 2 reizes ātrāk nekā viņi. Un, teiksim, šādām komandām varbūt pat ir viegli par tādu vienu garo spēlēt. Es zinu arī agrāk, ka visi šausmīgi baidījās no Phila Dalhauzera. Dievs, ka viņš nāks pretī, viņš tur sabloķēs. Kāds? Nē, tā nebija. Tur arī mūsējie džeki ir izčakarējuši. Tas pats Samailovs ar pļaviņu. Vienkārši izčakarēja Dalhauzeru, tāpēc, ka Dalhauzers jau nevar tik ātri pakustēties pēc tā tīkla. Un tās mazās niansītes ir tik daudz, ka te visu papīri izskatās tur kārtīgi, ka neko nevar izdarīt. Bet īstenībā jau varbūt pat ir dažām komandām pat ārtāk spēlēt par tādu lielu milzi, ka tev pretī nāk blokā. Šajā čempionātā noteikti gribētu uzslavēt Anastasiju Samailovu, kur, manuprāt, beidzot nospēlēja tādu turnīru, uz ko viņa ir spējīga. Ja viņai iepriekš ir bijuši brīži, ka arī tā stabilitāte pietrūkst, tad tagad es esmu priecīgs, ka Nastja vienkārši izcilu turnīru aizvadīja. Un, ja brīžam man likās, ka Tīna varbūt nedaudz meistarīgāk par Nastju, kaut kādos elites tos posmos, cik es esmu skatījies, tad tagad man likās, viņas pilnīgi ir līdzvērtīgas, un tāpēc arī tā bija. Viņas izcilu turnīru to līmeni noturēja līdz pat fināla spēlē, 8 uzvars, zelts, vienkārši izcili. Kaut viņas tā visu laiku spēlē. Tā statistika jau arī diezgan jāšķiro, kādu veidu statistiku tu skaties, jo, piemēram, tas, kas jau atkarīgs, vai pat tevi servē pretinieki vai neservē pat tevi pretinieki. Tas, ko tu stāstīji, tik daudz tie apstākļi mainīgie ir, ka grūti jau tā izvērtēt. Vienīgais, ko var, teiksim, izvērtēt, servis. Servis uzņemšana un servis izpildīšana. Un servis izpildīšana. Un tur Tīna Graudiņa ir no bloķētājām topiņā. Tīna ir jaudīgs. Tur vienkārši bez variantiem. Izņemot finālā. Finālā viņi tik labi nesaservēja, kā sezonā un kā vispār tajā pasaules čempionātā. Bet ar visu to
viņas paņēma no uzvarēja. Es biju pārsteigts, jo man liekas, 3. setā, kad tur bija, man liekas, 10-10 rezultāts, man liekas, atkal kārtējo reizi stāsts, ka ir beigas, ir izšķirošas, ir saspringts beigas, mūsējās nolies, bet nē, bija tieši pretēji. Mūsu meitenes veids to izrāvienu, un viņas beigās 15-11. paņēma 3. setu un arī zeltu. Es nevaru vienkārši tādas emocijas. Forši, man liekas, forši. Un arī pēc tām, teiksim, tādas intereses un pēc visiem tiem skaitļiem var reāli saprast, ka ļoti daudziem cilvēkiem reāli patīk un interesē pludmales volejbols. Jā, protams, ka pludmales volejbols, viņš varbūt vairs nav kā, teiksim, Šmēdiņa Samailova laikos, zelta viņa laikos, ka tiešām tur arī uz viņu preses konferencēm nāca vienkārši cilvēki no ielas apmēram. Reklāmas un sejas rotā Bet tas viss ir mārketings. Varbūt arī kaut ko jaunu tādu var uzcelt. Menedžers ar tas pats ir vēl aizvien, teorētiski. Jā. Varbūt kaut ko tādu vēl var uzcelt, bet saku, laika mazliet mainījušies varbūt. Ko, ejam tālāk par hokeju, jā, tieši tā. Otrpus okeānam, ne par NHL, bet arī par to nedaudz parunāsim. Sandis Vilmanis, Edvards Traumaks, Dans Ločmelis, diezgan jaudīgi čaļi šobrīd rāda sniegumu AHL, tāpēc jautājums, kurš no šiem puišiem pirmais debitēs NHL šobrīd? Jā, ir labi, bet vajag vēl labāk. Man patīk, ka Ločmelis ir iespēlējies, Vilmanim arī bija tāds klusuma pauzīte. Ja? Tagad arī punkti sāk Tagad arī ir, vajag jau tikai tā vien turpināt. Traumakam arī. Hatriks arī AHL-ā galvā. Jā, bet tas ir viens hatriks, vajag vēl, kas sāk. Protams, labi, es tad atkal maksimumu gribu, to pašu hatriku jau nav viegli dabūt, bet vajag vienkārši tos pa 2 vārtiem jāmet ir spēlē, ja ir tās ambīcijas. Ja teiksim, Edvards, zinām, ka viņš bija ļoti, ļoti sapītis, ka viņi tur tik ātri nomet lejā no tās Detroitas treniņu nometnes. Paprast, kā tu jūties pēc savu pirmā hatrika? Viņš saka, pirmā hatrika AHL, vispār jau karjerā man ir bijuši hatriki. Un viņš tur bija sapītis tiešām arī psiholoģiski, ka tik ātri viņi no Detroitas tur nosūtīja lejā uz AHL. Tad viņam vienkārši tagad ir ar tiem saviem goliem jārāda, lai pēc tam viņš varētu pateikt Džekiem, lūk, jūs nepareizi izdarījāt. Jā, man ļoti patīk arī Dans jaunais. Viņu gan vēl var par jauno saukt. Dans ir iespējas. Tehnika, slidošana, galva uz pleciem, vienkārši fantastisks hokejs. Dans ir iespējas tiešām. Ja, protams, nevarēja gaidīt, ka viņš šo AHL sezonu sāks un visu sezonu nospēlēs tā, kā viņš debitēja. Jā, ka viņam tur bija vairāk nekā punkts spēlēt. AHL. Cik viņam bija 6 spēlēs, tur pa 12, cik tie punkti, pa 2 punkti spēlē. To jau, protams, ka nevarēja gaidīt, bet ir tagad iespēlēs, ir tiešām punkti nāk, un tas priecē tā loma arī, viņam ir forša liela, viņš tiek spēlēt arī nevienādos sastāvos. Sandim, protams, grūti pēc, ka Florida, es teiktu, ka Edvardam... Pagāja, bet esi pasties tabulā? Nē, viņi sūkāla vafeli, es atvainojos par šo ļoti spilgto. Un galvenais un pingvīni, kurus visi norakstīja pirms sezonas, ir tur 5. vietā šobrīd savā konferencē Austrumos. Tas ir tā mazliet smieklīgi. Bet labi, tā punktu starpība nav tik liela. Traumas arī tomēr Floridai bija. Jā, Panteris tur, es nezinu, vinēt 4 spēles pēc kārtas, un viņi apmēram turpat kaut kādu 8. vietu tur grozās, tā kā nav jau tik traki, bet tur pagaidām ir tā, ka ar tām traumām, un ar to varbūt pašpārliecinātība, ka labi, kā būs, tā būs, play-offā tiksim, un tad mēs sākam spēlēt, var arī iebersties, varbūt. Tāpēc es saku, man liekas, pēc tāda komandas spēka, kad Edvardam Detroitā būtu reālāk, tagad aizvadīt kā pirmajam no šiem 3 pieminētajiem kungiem, Danam Bostonā jau, Bostona tā, vidēji. Nē, es teiktu, ka Danam ir vēl labāks. Tu tomēr paliec pie tā, jo es atceros, ka mēs pirms sezonas par šo runājām, tu arī teici, ka Dans būs pirmais, kurš debitēs, kuram būs arī punktus vairāk no visiem šiem džekiem. Var jau būt. Katrā ziņā mēs priecāsimies par katru, un vēl jau labāk, ja viņi būs visi 3 NHL spēlētāji. Tad mēs visi varēsim priecāties. Mēs aiz lēmas čurāsim biksēs, labi, tas joks. Tad jau viss būtu, jo Bostoni arī neko nerāda. Bostoni arī nebūs viņa play. Nīkuļo no viņa. Viņiem būs tā, ka Bostoni darīs to, kad, es tā prognozēju, ka viņi pēc jaunā gada sāks to visu pārbūju. Tankoties, jā. Jā, tankoties vienkārši viņiem tur jau runāja. Jau iepriekš, ka viņiem būs pārbūve, un tad viņiem tur jāizdomā, kurus, teiksim, tādus apmaksātākos džekus viņi iesaistījos maiņu darījumos, un tādām komandām, kas tur cīnās par to pēdējo play-off vietas zonu, tur mēģina iemainīt un
pastiprināt tās komandas un paši iegūt kaut kādas jauno spēlētāju vai jaunā spēlētāja tiesības, vai gluži otrādi kādu varbūt vēl tādu, 32-gadīgu veterānu, kurš vēl var nospēlēt tās 3 sezonas un saturēt to komandu kopā. Tur es domāju, ka pēc jaunā gada mainīsies daudz kas Bostonā, un tad vajadzētu parādīties arī Danam iespēja pēc tā jaunā gada ielikt tajā arī NHL vilcienā pirmo reizi. Par vārtu vīriem Elvis Mežģikins, Artūrs Širovs vienbrīd likās abi superzvaigznes, abi nevar saprast, kurš izlasē būs pirmais numurs, abiem izcils sezonas, bet ir nosēdiens, ir arī... Nav nosēdiens, ir okei. Elvim bija tagad pēdējā spēle bija okei. Viņš ir izcīnījis 4 uzvaras. Komanda kopā ir izcīnījusi 7, ja pareizi atceros. Jā. Taču viss normāli. Jā, Grīvsam ir daudz labāka tā statistika, bet kas vieno Mežģika un Šilovu, zini kas? Stuarts Skinners, Edmontons, pirmais vārtu vīrs. Zini, kāpēc? Viņam ir vēl sūdīgāka statistika. Ne jau tās. Pirms tu vēl turpinies joki izstāstīšu. Tiktu kā redzēju video, ka manekens ir ielikts vārtos un saka, ka Skinners stāv vārtos Edmontonai. Tas ir viens bērnu brālis, bet kas vieno viņus? Šilovu gribēja Edmontonu, bet Vancouveru negribēja mainīt. Viņi vienā divīzijā spēlē un tā tālāk. Jā, aizmainīja uz Pittsburghu, kur Šilovam deva iespēju. Tagad Šilovs ir mazliet nosēdināts. Jā, tās spēles varbūt arī nebija tik labas, tās pēdējās, kur Artūrs arī nāca laukumā, bet Pitsburgā jau ir otrs vārtvīrs, tas Džerijs. Viņam arī ir liela alga. Un šobrīd Edmontonu jau skatoties uz Džeriju, bet tur ir tā vienošanās, ja viņi tur maina, tad Pitsburgai paliek laikam pusalgas, ko maksās Džerijam. Kaut kā tā viņi tur mēģina. Bet Edmontonu izmisīgi meklē kaut ko. Un viņi tagad uzmetuši acis uz to Džeriju, ka to viņi tagad varētu dabūt. Protams, ka Elvis arī vēl aizvien ir redzeslokā. Labi, kāda, lai latviešiem paņem Edmontonu. Un šobrīd iespējams, ka varbūt arī Šilovs ir mazliet nosēdināts tā, lai Džerijs tur iespēlēs, lai parāda labāks negab, lai Edmontonu tiešām viņu ritīgi grib. Jā. Šīs aizkulises jau daudz, varbūt ne tik daudz zina, un līdz ar to domā, kāpēc tad mūsējo tur rezervē atkal atstāja, bet tur jau visādas cits ir aizmugurās. Jo Pitsburgi, tas, ka viņi tik augstu, es neticu, ka viņi sezonas beigās būs tik augstu. Es neredzu, ka tā ir tomēr playoff komanda. Okay, ja būs tā, tad es cepur nost, viss kārtībā, tad iespējams varbūt arī Pitsburga tur neko nemainīs un viss būs kārtībā. Jā, bet šobrīd iespējams arī tāpēc, Džerijs spēlē daudz labāk, un īstenībā viņš arī arvien labāk un labāk spēlē, ja tā atklāti. Ja tu esi Latvijas izlases galvenais treneris, rīt ir spēle pirmā olimpiādē, kurš sargā Latvijas izlases cietoksni? Atkal provokatīvs jautājums. Nē, tu teici, man liekas, pagājušajā atkarībā pret ko. Atkarībā pret ko, bet labi, ja tā pilnīgi, ja tu X komanda tev nāks pretī, tu nezini, kas tev, piemēram, nāk pretī, tad es Mežģikinu liktu. Okay. Es Mežģikinu liktu. Viņam tas spēļu ritms ir mazliet labāks. Viņam stabilitāte ir. Artūrs ir vairākas izcils spēles aizvadījis, bet viņam ir tomēr vairāk. Protams, tur taču ir faktori, un kā jau mēs sakām, aizsardzība tāpat. Ko tu vari izdarīt? Tu vari uz galvas kaut vai kā vārdsargs stāvēt, bet ja tev iziet 3-1, piemēram, tev tu vienkārši izvazā un iemet tukšos. Tu jau neesi vainīgs pie tā. Tur jau ir jāvērtē tas kopums, tur jau nav tik vienkārši. Bet, protams, ka citreiz arī kaut kādi taurenīši saucamie ielido. Labi, no ledus uz motoriem. Nē, uz smiltīm, uz ritīgu siltumu, tūkstnesi un karstumu un tā tālāk. Labi, jā, bet foršāk izklausās. Tā kā viss izjauc. Skaisti no ziemeļiem uz dienvidiem. Tu uzbūra ainu tiem, kas nevis skatās tā kā YouTube, bet tiem, kas klausās Spotify, tu mēģini tādu kā ainu stāstu uzbūrt. Protams. Piedod, es tā pārtraucu, turpin lūdzu. Tagad uzsāc. Mēs jau tikai ievadīju. Jā, Mārtiņš Sesks, manuprāt, ar Renāru Franci ļoti skaļi sev pieteica Saudarābijas VRC posmā, sezonas noslēdzošajā posmā, bet, lai gan atrodoties pat sacensību kopvērtējuma līderpozīcijās, mašīna un tehnika. Tas bija sāpīgi. Zini, tā kā iekakāt kāds dvēselītē. Viņš sajūt bija, tik labi Mārtiņam un Renāram veicās, un viņi, tādu lielu sprādzienu atkal VRC faniem un VRC pasaulē izraisīgi. Tas bija baigi labi. Viņš parādīja Saudarābijā, turklāt tur neviens nebija braucis. Pirmo reizi notika tur vispār. Visiem viss jauns. Jā, un Mārtiņš parāda to, ka tādās nezināmās ātruma posmos, nezināmos ceļos, jā,
viņš ir pat varbūt labāks nekā visas zvaigznes. Nu, tas, manuprāt, viņam bija ļoti, ļoti vērtīgi. Ja viņš tur būtu tā mašīna izturējuši līdz beigām, tad jau mēs vispār citos toņos varētu runāt, kā pie... Tad mēs varētu, Mārtiņu uzvarēja VRC. Zelta medaļa pasaules čempionu meitenēm un Mārtiņš Cesks. Jā. VRC posma uzvarētājs. Es teiktu, ka tas ir... Bet Mārtiņam bija sev jāparāda, jo tā... pārējā sezona nebija jau tik labi, kā viņš gribēja. Tur gan tehniski ķibels, gan paša kļūdas un tā tālāk. Ja. Viņam vajadzēja sev parādīt, lai jau domātu par to nākamo sezonu, vai ar šito bija gana, es nezinu. Tur tagad arī tajā VRC būs kārtīgas izmaiņas. Jā, divi izcili braucēji liek punktu. Kalle Rovanpera. Ziemeļnieki. Jā, Kalle Rovanpera dodas pretī sapnim par pirmo formulu, tāpēc viņš aiziet no VRC. Ots Tanaks vienkārši jau ir veterāns un viņam pietiek. Tātad teorētiski divas brīvas vietas, viena Toyotas komandā, otra Hyundai komandā, bet es vakar aprunājos ar vienu savu čomu. Viņš pats mini-rallī braucējs Latvijā, un viņš teica, ka tā nav, kad ir divas brīvas vietas, jo viņš teica, ka visticamāk Toyotā būs Solbergs jaunākais, ka tā būs tā vieta, un savukārt Hyundai ņemšot Otto Tanaka vietā Lapī. Jā. Tā kā liekas, man jau ritīgi likās, divas brīvas vietas, ka Mārtiņam ļoti labi iespēja, fantastiski iespēja varbūt kādu no tām vietām aizpildīt, bet nav jau tā, tur jau tā hierarhija un tie gribētāji daudz. Un tad atkal padomāsim, kuri izaudzināja Rovanperu? Latvieši izaudzināja. Kuri izaudzināja jauno Solbergu? Arī latvieši. Lūdzu, viņi tur 14 gados. Ļoti agrā vecumā. Ka 14 gadi bija viņa. Ja mēs esam valsts, kura visātrāk dod tās licences, ka tu drīkst braukt nepilngadīgs rallijā, un šie ap divi džeki pie mums sāka reāli karjeru. Reāli, oficiāli. Un kaut kur es vakar gatavojos raidījumam un skatījos tur tos ziņu virsrakstus, un viens no virsrakstiem bija Rovanpera atsakās no $50 miljoniem algā, kas viņam būtu VRC, jo viņš tagad to F1 sapni grib piepildīt. Bet tāpat laikā kaut kas komentāros bija labi ierakstījis, ka ja Rovanperam izdosies sasniegt to F1 sapni, tad viņš varbūt dabūs 200 miljonu līgumu. Un ne jau vienmēr viss arī ir naudā. Tā vienkārši interesanti. Jā, bet tas naudas arī tur, teiksim, VRC jau tādu... It kā saka, ka maz viņas esot, bet, ja tu paklausies... Es saku, viņas it kā nav atklātas oficiāli. Tu tur vari pameklēt interneta dzīlēs un tā tālāk. Es arī tur esmu meklējis, lielākā alga, ko es redzēju tur, pēdējo 3 gadu griezumā, ir 2,5 miljoni, kas ir Rožē un Noivilam. Bet arī šīs runas par 50 miljoniem un tā tālāk. Kas tas baigais kosmos? Īsti nekur es to neesmu redzējis. Jā. Tā kā tur arī tā baigi interesanti, ka VRC, teiksim, ir, ja formulās, tu principā zini līdz centam, gandrīz ir katrs pelna tos līgumus, tad arī tāpat FIA organizācija, bet VRC īsti oficiāli nevar to redzēt. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā rallijā VRC sistēma ir citādāka. Mārtiņam Seskam arī nemaksā par to, ka viņš brauc M-sporta komandā. Mārtiņš maksā. Tieši tā. Kā viņa sponsori. Jā, viņa sponsori. Viņš pats, kādu naudu viņš ir savāds, tie maksā par to, ka Mārtiņš brauc. Lai apgriezt to otrādāk, vienas sezonas laikā to nevar izdarīt. Noteikti nē. Bet man liekas, ka šis bija tāds, neteiksim lūzuma punkts, bet šī sacīkste tieši Saudarābijā Mārtiņam bija ļoti, ļoti svarīga tieši tā kā nākamās sezonas un vispār viņa nākotnes VRC tādā trajektorijā. Jā, bet kāda ir viņa nākotne? Rūpnīcas komandās ir pa īsu. Tur pirmkārt sastāv jau būs. Tur jau ir konkurence. Tagad divas vietas teorētiski ir brīvs, bet teorētiski. Ticamāk, mēs zinām, ar kuriem cilvēkiem viņus jā, bet vai Mārtiņš būs pirmā izvēle, lai šo vietu tur paņemtu? Neticu. Diemžēl es neticu tam. Tu domā, ka tas scenārijs arī nākamajā sezonā labākajā gadījumā ir tā pats kā šajā, ka respektīvi kaut kāds 6-7 posmi, kuros viņš piedalās, respektīvi pussezonu viņš nobrauc. Atkarīgs jau atkal no naudas. Cik Mārtiņam izdosies piesaistīt. Es domāju, vienkārši šis posms arī viņam pašam bija rāviens un grūdienis. Līdz šim tā sezona bija tāda labi posmi, tur mijās ar neveiksmēm, ka tagad, man liekas, viņam atkal kaut kādas emocijas cīnīties par to VRC sapni, turpināt meklēt tos sponsors, meklēt to naudiņu un iet uz to lielo mērķi, kas ir būt pilntiesīgam braucējiem. Vēl pirms šī posma, kad nebija tas Saudarābijas posmas sācies, tad es te dzirdēju 2 tantes runājumu ar soliņu, ka Mārtiņš pats bija tāds,
ļoti sapīts. Viņš bija braucis uz to Saudārābiju. Jā, nu, pateicīgs par to, ka viņš tur varēs braukt, protams, bet nu, viņš bija tāds mazliet sapīts par visu to aizvadīto sezonu, ka nu, apmēram viņam arī tā doma bija tāda, ka Saudārābijā ir jāpierāda. Ja tur neizdosies sev pierādīt, nu, tad bez mazvai gatavs mest plintu krūmos. Jā, maksimās tur ir labi. Labi. Es, protams, jokojos. Tas tur tā, bet es saku, tur divas tantes vienkārši runāja, ka ar šādu domu viņš jau vispār ir aizbraucis to Saudārābiju. Es domāju, tās emocijas, ko viņš tagad ieguva, ir kaut tāds grūdienis, izrāviens, varbūt arī viņa kaut kādā karjeras trajektorijā. Mēs jau ļoti ceram, jo tās emocijas arī, ko Mārtiņš ar Renāru mums dāvā, tas arī kaut kas ir fantastisks redzēt vienkārši mūsu džekus pašā elitē, VRC elitē. Labi, pārējot uz citu tehnisko sporta veidu, šoreiz uz pirmo formulu, nevēl, tāpēc es esmu pat pirmās formulas džemperu šodien uzvelcis. Neievēroju. Jā. Tas būtu vienkārši grēks, ja tu atnāc uz raidījumu ar pirmā bet zini, kas ir F1 džemperu, nerunāt par F1. Pēdējais džeks, kas brauc gan VRC rallī, gan arī F1 polis, kā viņam bija uzvārds. Tas, kurš arī baigā avārijā ciet. Kubica, Roberts Kubica. Jā, Kubica, jā. Roberts Kubica, bet viņam bija otrādāk, viņš bija no sākuma formulā un pēc tam bija VRC. Jā. Vairāk man tagad nenāk, jaunajos laikos nenāk prātā. Varbūt ir vēl kāds, bet labi, to sitienis tev nepateikšu. Ir džeki, kas ir braukuši, bet es domāju, tā, ka tiešām VRC bijuši un tad F1 vai arī otrādāk. Tad kopīgi atradām poli Kubica. Jā, Kubica, bija. Labi, tur F1 sezonas beigas, tur Lando. Pats pēdējais vēl ir posms mums palicis Abu Dabī. Ļoti reta situācija. 3 džeki reāli cīnās par titulu, un tur arī tie notikumi līdz tam, kad ir šī potenciāli 3 sportistu braucēju cīņa par titulu. Tur arī interesanti notikumi Las Vegasā, Lando Norrisam un Oskaram Piastri, McLaren braucējiem iedod diskvalifikāciju. 2. un 4. vieta viņam tajā posmā bija. Un viss, un FIA pasaka, ka mašīna neatbilst noteikumiem, diskvalifikācija. Jā, tur mašīnas grīdas bija pārāk plānas. Jā. Tur tie milimetri neatbilda. Teorētiski dot priekšrocību aerodinamikā, jā. Arī svarā. Visādā ziņā tādā. Tur bija tā diskvalifikācija, tagad tajā pēdējā posmā arī, es nezinu, ko tie McLaren inženieri tur pīpēja. Visi brauc boksos, viņi nebrauc. Vienkārši, ko? Visi ir muļķi un tu esi konstruktoru kausu viņi ir vinnējuši. Labi, tur viņi nodrošinājuši. Tur viņiem viss ir kārtībā, bet skaidrs, ka viņi grib arī, ka viņu komandas pilots uzvar. Verstapens tur normāli ir iesnīkojis tā iekšā akal. Viņš ir baigi pēdējās sacīkstēs ir sev akal parādījis, ka viņš ir nevēlti cik kārtējais jau pasaules čempions. 5, man liekas. Vai šitais varētu būt 5? Muļķis. Jā, tā ir, ka dīvāni eksperti runā par lietām, ko viņi īsti nesaprot. Bet labā ziņa tāda, vienkārši, ka pēdējā posmā viss izšķirsies. Un, ja atceramies, ka Verstapens ar Hamiltonu cīnījās, atcerieties pēdējā aplī, tad tagad pastāv iespēja, ka 3 džeki tā cīnīsies. Tas būs kosmos. Domāju, ka reitingi arī pēdējām posmam būs vienkārši kosmiski. Un vispār jau mēs jau par to iepriekšējos raidījumos esam runājuši, ka F1 vispār šobrīd piedzīvo tādu nenormālo bumu, 2. vai 3. vai kuru elpu, ka atkal tas sports ir nenormāli atgriezies ar nenormāli lielu interesi. Netflixā Drive to Survive, visas dokumentālās filmas. Es šajā vasarā arī noskatījos 3 vai 4 dokumentālās par Ayrtonu Sennu, es noskatījos dokumentālo seriālu un filmu par Mihailu Šumacheru noskatījos. Vienkārši tā interesi nenormāli atkal ir cilvēkiem par motorsportu. Jā, viņi tur pilno lozi izvilka to Drive to Survive. Tur, es saku, manā pasaļu lokā par cilvēku, kur vispār neinteresējās par Formulu 1 vai kaut kādu autosportu vispār. Tie tur man sāk stāstīt. Perfekti, viss notikums, nekā tu labāk zini. Es atzīšos, es neesmu Drive to Survive noskatījies vēl aizvien, diemžēl. Es arī neesmu viss. Es esmu epizodiski redzējis kādas sērijas. Bet, Verstapenam 4 un šis varbūt 5. Pareizi arī atcerējos. Un, zini, man nekas nebūtu pretī, ja viņš atkal paņem 5. Ja, piemēram, iepriekšējos tādus varoņus, kurus tur vairākus pēc kārtas izcīnījuši un dominēja, man vienmēr likās, ne jau viņš atkal. Jā, tad Verstapen man nebūtu. Man jau gribētos, lai Brits dabū. Lando Norris Brits, pirms tam Jasons Buttons Brits, šitais leģendārais Hunts Brits arī. Britiem tomēr ir tās F1 arī tradīcijas ļoti spēcīgas. Jā, protams, viņi tur mīl, protams. Piastri, kas ir Austrāls vai Jaunzēlandietis, kas viņš ir pēc tautības. Arī, interesanti. Katrā ziņā vienkārši tā arī pasaules tā ģeogrāfija interesanti arī pirmajā formulā. Un tas, ka, protams, ka
Pole position šobrīd ir Norrisam, kurim ir 408 punkti, tālāk ir Verstappenam 396 un Piastri ir 392. Nu, tur jau ir arī punkts punktā un ļoti, ļoti līdzīgi. Tā, tur arī var pat būt tā, ka tur 1 punkts pat izšķir vai 2 punkti, jā, to čempionu. Būs interesanti vēl paskatīties tieši McLaren, jo McLaren jau vēsturiski jau tur no 90. gadiem varbūt pat sanāk, ka viņi vienmēr bija atļāvuši kā līdzīgu abiem diviem pilotiem braukt. Jā. Ka nav komandas tā kā noteikumi tā tālāk. Pie šī brīža situācijas, es teiktu, ka tur Piastrī būtu maksimāli jāpalīdz Norrisam. Pie šī brīža situācijas. Bet vai tur būs kaut kādas pavēles no augšas? Nezinu, jo McLaren teorijā ir. Viņi tāda slavena to, ka viņi kā, nedara tās lietas. McLaren komanda arī slavena to, ka viņiem vienmēr tās ambīcijas ir bijušas. Ferrari, McLaren, viņi tur rīvējušies mūžīgi mūžos. Ir tā viņu arī sāncensība. Tas, ka viņi arī dabūja to Ferrari, tur vispār mūks tagad notiek. Tieši tā. Kosmos Hamiltonam, man liekas, bija labāk jābeidz. Es par to arī daudz tiek runāts. Ka viņš ļoti aizēja kā batons, paņēma vinēju un aizgāja. Jā. Viss krūt. Tu esi augstākajā punktā. Tieši tā. Bet, es nezinu, tur šausmīgi. Man liekas, viņam pašam ir ļoti, ļoti grūti. Tur būs ko redzēt. Katrā ziņā es arī pasakošu līdzi, kā tur būs. Šautauts mūsu kolēģim Emilam Caunam. Liels F1 fans. Tā kā es domāju, ka viņš arī celsies, skatīsies un sekos aktīvi līdzi. Labi, nedaudz vēl par NBA un Kristapu Porziņģi. Kas atkal Kristapam ir? Es nezinu, man liekas, ir 22 spēles nospēlētas regulārajā sezonā, un Kristaps jau 10 ir izlaidis. Tagad turklāt 4 pēc kārtas. Jā, tā kā... Atkal runā, kad atkal uzliesmojas, viņam ir mistiskā tā slimība, ka viņam ir nogurums, ka viņš nevar piecelties, ka viņam tur reiboņi nāk un tā tālāk un tā vēl projām. Tas vīruss vai slimība, kas viņam tur bija. Tur jau atklāja jau to vīrusu. Atklāja jau to, kas tas pa vīrusu ir, bet viņš laikam vēl aizvien sēž iekšā. Bet no Atlantē tagad vispār draņķīgi nespēlē Porziņģis, Janks arī nespēlē, Johnsons pēdējo ar spēli. Nespēlēja vienkārši visi līderi ir ārā. Drīz treneris saģērbusies formāmies spēlēt. Tur tiešām nebūs kam spēlēt. Tur reāli iztrūkums, baigi tur pļauj to Atlantas komandu. Bet pārsteidzošā kārtā viņi tik labi sniegumu kopumā rāda. Viņi tur sākumā nīkuļoja. Jau viņi ir bišķaka ieskrējušies. Pat viņi ir pat play-off. Tagad, kad Johnsons izskrita, viņi tik kārtīgi dabūja pa muguru. Tad viņi dabūja klipariem, viņi kārtīgi iesūc. Bet es esmu kopumā pat pārsteigts, ja godīgi par šīs komandas rezultātiem līdz šim. Es domāju, ka viņiem sliktāk klāsies. Šobrīd, ja tā viss turpinās, tad Porziņģis sezonā nospēlēs ap 40 spēlēm, jā? Jā, pat varbūt vēl mazāk. Šausmīgi. Diezgan slikti. Tāpēc es saku. Un Kristapam šis ir pēdējais līguma gads. Jā, bet katrā ziņā es saku, es negribu šausmīgi negatīvismu, bet ja tas draņķis nelaiž Kristapu vaļā jau tik ilgi, ka tik tur nav tā, ka vispār ir... Domā, ka jāfinišē vispār? Nē, es neesmu ārsts, es ļoti ceru, ka tā nebūs, bet tas nav normāli, ja tik ilgi. Reitinam, kad viņš saslima reāli pirms play-offiem, tas ir kaut kāds marts, aprīlis, un tagad ir lītām jau janvāris, pēdējais gada mēnesis mums ir sācies jau... 10 mēneši pagājuši ir. Bija baigi ilgi klausies. Tur jau tā lieta, un ja tev nelaiž vaļā, ja tu tā kā jūties labi, mazliet atkal uzliec savu slodzi un atkal atkārtojies tas pats. Jā, likās, ka Kristapam viss ir kārtībā. Lielos vilcienos runājot. Bija epizodes, kurš tur lika rokas uz ceļiem, kas sagurst, bet bija viņam arī pietiekami liels spēles laiks, un slodze arī liela viņam bija Eiropas čempioni. Mēs jau arī priecājāmies, ka arī sezonu viņš ļoti labi iesāk un bija labi. Jā, bet redziet, teiksim, no Atlantas jau arī... Tu esi lasījis oficiāli tādu paziņojumu, ka tā ir tā pati kaita? Protams, ka tas viss ir viena tante teica. Loģiski, tas ir spekulācija un baumu līmenis. Viņi arī to, es teiktu, viņi arī neteiktu, manuprāt, ja tas arī būtu. Jā, vienkārši es ceru, ka tas ir kaut kas cits, ka vienkārši viņš vēlreiz pavisam parastu gripu saķērs vai nezinu saaugstēšanos. Tas, ka no 22 spēlēm jau 10 ir izlaists, tas ir daudz, tie gan arī 50% izlaists spēļi. Tas ir baigais cipars. Jāvēl Kristapam veselību. Labi. Par šo varbūt īsi baigi nekavēsimies. Beigsim šodienas raidījumu ar futbolu. Tas tāds varbūt nedaudz vecāks notikums, bet bija Latvijas futbola izlasē 2 spēles. Viena bija pārbaudas spēle, viena bija pasaules kausa atlases spēle noslēdzošā.
Ziemeļmaķedonija un Serbija pret Ziemeļmaķedoniju 0-0, pret Serbiju laba spēle, 1-2 zaudējums. Cikls beidzies, esam pirmspēdējie. Paulo Nikolato ir pelnījis palikt un vadīt Latvijas izlases vai nav pelnījis? Esam tur, kur mēs bijām. Šitā apakšgrupa jau pirms izlases bija skaidrs, ka... Visticamāk tā arī būs, jā. Principā nevis visticamāk, bet bija skaidrs, ka būsim mēs pirmspēdējā pozīcijā, jo, ko mums ielozēja Albānija, Serbija, tās ir komandas, kuras ir tur, Eiropas čempionāta fināla turnīra komandas un komandu vērtības ir tur 250 miljoni, jā. Tā kā tur bija skaidrs, tagad īstojumu jau mēs to izlasi redzēsim nākamajā ciklā Nāciju līgā, kur mums es ļoti ceru, es arī paliksim C līgā. Jā. C līgā mums tur, es ceru, nāks tāpat Ziemeļmaķedonija, Armēnija, tāda līmeņa komandas, kur mēs reāli varēsim redzēt arī to tādu lielāku progresu, bet tās pēdējās spēles man patika. Man tiešām patika arī Ceparnos pret Serbiju bez 8, 7 tādiem reāli džekiem, kuri var iet pamatsastāvā, plus vēl Krolis, kuru pats Nikolato, nezinu, kāpēc vairs nesavs, lai gan Čehijā spēlēja labi. Jā, pietiekami normāla sezona Rēmā. Daudz liels spēles laiks viņam ir, tā kā, tur jāparas pašam Nikolato, kāpēc tā notiek, bet pagarināt līgumu, es domāju, ka jāpagarina līgums. Ja mēs neliekam latviešu treneri, tad nav jēga tagad laust ar Nikolato un meklēt kaut kādu citu atkal ārzemnieku. No jauna, tas absolūti nebūs vajadzīgs. Ir uzlabojumi, rezultāti vēl aizvien ir tādi, ka FIFA rangā mēs tur gan par 0-1 mājās pret Serbiju, gan 1-2 izbraukumā dabujam apaļu nulīti, to neviens neredz, arī 0-1 pret Albāniju, tur neviens to neredz, atkal dabujam nulīti un atkal visi teiks, ka mēs nemākam spēlēt futbolu, bet uzlabojumi ir un paskatieties kaut vai sanāk pirms 4 gadiem, pirms 5 gadiem, kad Stojanovičs trenēja Latvijas valstsvienību. Tur mēs tādām komandām kā Slovēnija, Izraēla, kas nav sliktas komandas, kas ir labas komandas, bet tomēr viņas ir līmenī zemākas nekā Albānija vai Serbija. Tur mēs tur ierijām 0-4, 0-5 jau pirmajā puslaikā. Tā kā paskatāmies no tās puses, ka tomēr ir kaut kāds progress, bet tur, teiksim, tajā tabulā, tur neko nevarēja. Vienīgais, ko mēs slikti izdarījām, ka mēs nepaņēmām 6 punktus no Andoras, tad tā tabula izskatītos mazliet līdzīgāk, ka mēs tur minām uz papēžiem, Albāņiem un Serbiem. Nezaudēt. Tā. Nē, es teiktu, ka īstenībā kopumā, ja tā tiešām, ja mēs tā skatāmies to spēli un vispār, tad man beidzot šķiet, ka Latvijas izlase spēlē futbolu. Arī pret Ziemeļmaķedoniju mēs veidojām, mums bija vārtu gūšanas iespējas, pret Serbiju mums bija iespējas, Gutkovskis iesit vārts, Vārslavānam bija iespējas, Vapnem neatceros, kuram no viņiem, pret Serbiem vēl tur Vapni, kā tur bija jāliek iekšā, divas sitieni pēc kārtas. Jā, ir momenti, ir kaut kāda gūta vārta, ir kaut kāds asums, nav tikai atsišanās, autobusu noparkošana un kaut kāda bumbošanās. Jā, bet, teiksim, ja tur mazliet vēl sīkāk paskatās to spēli, tīri kā mēs to darām, tad ir vairākas epizodes, kur mēs pārāk uzskatāmi un, kā saka, pārāk, tā kā es nezinu, teicamnieki tev pasaka, tur izpildi to mājas darbu. Pietāti, jā. Ne jau bīkli piekāt, bet, teiksim, tā kā teicamniekam, ka tev pasaka izpildīt mājas darbu, viņš uzreiz momentāli arī izpildi. Nikolato pateica, saglabājam bumbu, un mūsējiem dabūt to bumbu, tur ir variants tiešām agresīvāk piespēle uz priekšu un var izdoties variants, mums nospēlēja atpakaļ. Tur tas, teiksim, tas build-ups saucamais. Mēs tik ļoti respektējam to treneru plānu, jā? Ka mēs mazliet pat daudz brīžiem neļaujam spēlētājiem pašiem izdarīt lēmumus. Ka mūsu spēlētāji vienkārši vairāk sliecās izpildīt to galveno uzdevumu saglabāt bumbu, nekā varbūt tur kaut ko izdarīt. Bet atceramies arī to, piemēram, mājās spēlē pret Angliju, kā ielaidām pirmos vārdus. Vārslavāns izdomāja riskēt, tur bija jādod tā piespēle, viņš arī to izdarīja, noriskēja, diemžēl neprecīzi pārtvēra un momentāli ierijām pirmo golu. Jā. Tā kā šeit arī, protams, tas ir divas tādas pasaules un kaut kur balans starp tām abām divām jādabū. Un kaut kādu balansu jau viņš tur ir atradis un viss jau kārtībā, bet jāredz jau arī zina, kas ir, kā būs tā izlase, ka tiešām mūsu labākie džeki būs atpakaļ un būs tā normāla spēļa līmeni, normālā fiziskā formā, jo, cik tu vari nosaukt tādus izlases līmeņa futbolistus Latvijā, kur tiešām varētu, ka tu ielikt viņu Latvijas izlases sastāvā un nebaidīties, ka viņš iziet laukumā par tādu Serbiju. Andres Cikaņiks nāk prātā vienīgais. Es vairāk par to, cik mums ir tāda izlaša līmeņa spēlētāji. Mums ir 25.
Tas vēl ir ļoti optimistisks. Tas tā, jā. Tālāk jau mums tur ļoti, ļoti pietrūkst. Un ja tev ir kādi 25 maksimums, kuri varētu to darīt, un tev 7 nav. Protams. Tā ir trešā daļa. Katru reizi ir kaut kāda objektīva iemesla, kāpēc tie rezultāti ir tādi, kādi ir. Un tagad tu teici, ja mēs tā ļoti skrupulozi skatāmies, bija pat spēles, kur bija ļoti tuvu, lai mēs to punktiņu aizķertu. Jā, mums neizdevās, bet mēs bijām tuvu. Tajā pašā Albānijā aizbraukumā bija mums iespējas, 2 lieliskas iespējas. Viena bija Gutkovskim, otra neatceros, kuru no līnijas izsit. Vapnem, jā, arī pret Serbiju. Arslavans pa štangu pēc 9 kurā minūtē uzlika. Tur būtu iesits atkal 1 punkts. Līdz ar to es tāpēc saku, man liekas, ka tā spēles kvalitāte kopumā viņa paliek tā kā labāk. Vai Nikolatam būtu jādod ilgtermiņa līgums? Nē, bet te variants izskanēja, ka varētu pagarināt uz gadu. Davai, protams, te runas ir tikai pa gadu. Tā viss tirgošanās šobrīd jau kaut mēneši notiek no vietas tur tikai. Esmu dzirdējis tikai pa gadu. Vadims, mūsu kolēģim Matīsam aizvakar vai kad teica, ka šobrīd bija 2 varianti uz 4 mēnešiem, respektīvi līdz Gibraltāram pagarināt vai tad uz to 1 gadu. Es teiktu, pagarinām uz to gadu, lai viņš gan tos pārspēles aizved. Es dzirdēju, bija tikai pa gadu, ka reālās runas notiek tikai pa gadu. Kāds ilgtermiņš nekas vairāk. Nē, bet nav jau arī pamats. Nav pamata tāda baigā arī tiešām kaut ko tādu. Plus vēl arī Nikolato, ja tu tagad iedos viņam gadu, viņš kārtīgi strādās uz to rezultātu un būs labi, bet ja Nikolato aiziet prom un pienāk jau nākamais treneris un, piemēram, parakstam tur, 3 gadiem, tur jau tā domāšana būs mazliet citādāka, jo, ja mēs tā paskatāmies, mēs te visu laiku arī tur jaunie džeki ienāk izlasē. Mums, piemēram, vidējās līnijas tur līderis, Jānis Ikaunieks, 30 gadi, Gutkovskis 30 gadi, Černomordijs 29 gadi, nākamgad paliek 30 gadi vicekapteinis. Nav jau tā, ka tur baigi jaunie, un tie 3 tādi tiešām mūsu cementētāji, kas reāli cementē. Tur jau tā lieta, un tad tev jāsāk jau būs domāt, ko tagad darīt, plus mīnus, un turklāt vēl arī tās klubu karjeras nav tik labas, varbūt tā pašam Gutkovskim, es ceru, ka viņš tūlīt atradīs kaut kā tajā pašā Polijas augstākajā līgā normālā komandā, lai viņš spēlē beidzot, un lai tās traumas beidzās viņam, jo šitais te posms Korejā, šausmīgi. Tiešām briesmīgi viņš var spēlēt, un viņš to pierāda katru reizi, ka izlasē spēlē, viņš pierāda katru reizi, ka viņš ir super laba līmeņa uzbrucējs īstenībā. Viņš ir, protams, to finishing gribās labāk, jo viņam tas epizodes ir bijuši, kur viņš nav realizējis, bet, kā viņš atdodās, viņš ir laba līmeņa spēlētājs, un viņam ir jābūt laukumā. Nevar viņam vispār nekad. Turklāt. Saku, tā ir tāda, varbūt nākamā mazliet problēma, kas notiks, piemēram, kad Jānis Ikaunieks beigs spēlēt izlasē. Nē, man liekas, ka Nikolatā, kas ir arī viens no lielākajiem plusiem, ka viņš šajā atlases ciklā ļoti daudz spēlētājiem ļāva gan piedalīties izlases treniņu nometnēs jauniem, gan arī debitēt izlasē. Līdz ar to viņš tomēr mēģina tās jaunās asinis, svaigās asinis. Jaunās asinis, bet atvaino mani, Jānis Ikaunieks ienāca izlasē, viņam bija 19 gadi, viņš uzreiz atdeva rezultīvu piespēli, viņš uzreiz bija pamatstāva džeks, tas, kurš taisīja spēli, kur tur, mēs redzam šobrīd 19-gadīgu džeku, kurš ienāks izlasē un taisīs spēli, Jānis ir pēdējo 20 gadu lielākais talants, kāds ir bijis. Mums jāgaida vienkārši nākamais, vai jāizveido nākamais. Labi, Jānim šitā sezona nebija tik superīgi izlasē. Jānim izlasē nebija super sezona, atzīsim. Viņš, iepriekšējos ciklus izlasē spēlēja daudz labāk. Sezona RFSā, es domāju. Tā notiek patraucēja. Un arī, protams, arī jaunā teita pozīcija, es domāju, ka arī 2 ikaunietes piedzima un tā tālāk. Bet es domāju, ka tagad, sezona beidzās, tad viņam tas varētu vēl jaunu spēku uz nākamo sezonu iedot, ja Jānim vēl ir iekšā. Kaut kā tā, bet, Nikolato dodam līgumu, bet tikai uz 1 gadu. Un redzēsim arī uz cik ilgu laiku ekspertiem tiks pagarināts līgums 1 gads. Mums arī apritēs spiežam īkšķīt šim video, abonējam kanālu un tad jau tiekamies kādos nākamajos raidījumos. Paldies! Čau!